Miera tev un tavam namam šai skaistajā gaidīšana, šai gaišajā, baltajā laikā, lai gaišas un baltas domas mūs pavada. Vēstījums īsi par galveno. Un iepriekšējais bija tik skaists un tik brīnumains un Dieva tādas godības pārņemts, ka negribas no tā iet prom, jo nākamās sadaļas virsraksts ir elgdievība. Mums ir jāzina, no kā izvairīties, no kā atteikties, un lai svētais gars mūs vada un atklāja mums tās lietas, kas Dievam mūsu dzīvē varbūt nepatīk. Un arī par tām Salamans runā savā gudrības grāmatā. Turpretim nožēlojami ir tie, kas cerības saistot ar nedzīvo, par dieviem dēvē to, kas darināts cilvēka rokām. Ar prasmi, dzīvos radījumus atveidojot, kaldinātu sudrabu un zeltu vai nederīgu akmeni, sensenas rokas darbu. Redzi, piemēram, kāds galdnieks koku cirtējs, viegli veidojamu koku nozāģē. Ar izmaņu visgarām mizu noplēš un daļi darinādams izgatavo dienā lietojamu noderīgu trauku. Bet darbā radušās atliekas izmanto, lai gatavo sev sātu maltīti. No visām atliekām nederīgāko caurcaurēm zarainu un greizu pagali viņš ņem un rūpīgi to graizot vaļas brīžos, ar brīvā laikā gūto māku darinot, vērš vai nu cilvēka atveidā vai kādas prastas dzīvās būtnes līdzībā. Ar mīniju pārklāj, sarkani nokrāso. Mīnijs ir sarkanas krāsas materiāls un no tā ir iegūta krāsviela. Ik zarvietu ar krāsu aizklājot un uztaisījis piemērotu mitekli pie sienas kar ar dzelzi piestiprinot, lai nenokrīt. Viņš norūpējies apzinādamies tā bezpalīdzību, jo tas ir atveids, kuram jāpalīdz. Bet lūdzoties par īpašumiem, laulībām un bērniem, pie tā, kam dvēseles nav, nekaunas viņš vērsties, un veselības dēļ piesauc nespējnieku. No beigta prasa dzīvību, no neprešas viņš palīdzību diedelē, no tā, kas nespēja soli spērt laimīgu ceļojumu. Un peļņu, panākumus, veiksmi roku darbos viņš lūdz no tā, kam nevarīgas rokas. Vai arī jūrā pošoties un grasīdamies šķērsot nevaldāmas bangas, cits piesauc koka gabalu, kas trauslāks vēl par kuģi, kurā brauc, jo tas gan darināts, lai gūtu peļņu, bet gudrība to būvējusi lietpratēji. Un tava apredzība, Tēvs, ir tā, kas vada stūri. Pat jūrā tu esi izklājis ceļu un drošu taku bangās, tā rādīdams, ka visās briesmās izglābt spēj, un tādēļ ceļā doties var pat nepieredzējušais. Turklāt, tu vēlies, lai tavas gudrības veikums nepaliktu bez augļiem. Tādēļ cilvēki uztic dzīvību pat nieka kokam un ar plostu šķērsojot bangu vālus izglābjas. Kādēļ izglābjas? Tādēļ, ka liela ir Dieva žēlastība. Pat tos, kas pielūdz elkus, saka Salamans, Dievs izglābj. Man mājās ir kādas man
Es negribu teikt dārgas, un nevaru teikt arī vērtīgas. Manam tētim bija pacietība jaunībā un spēja no sīkām finieru plāksnītēm veidot, es mēģināšu jums parādīt, veidot šādus darbus. Un tas ir ļoti smalks darbs. Mana tēta nav, bet viņa roku darbi ir palikuši. Un to es varētu saukt par elku tēliem, ja es viņus pielūgtu. Man tā ir dārga piemiņa no tēta. Un lasot šo par koku, par zarainu koku, ko piestiprina ar dzelzi arī, šis darbiņš nav pabeigts. Jo tētis toreiz saslima, kad viņš viņu taisīja, šis ir pabeigts, un viņam aizmukuģerēja tādi metāla āķīši, nagliņu var piestiprināt. Un es zinu, ka kaut kur Latvijā ir šādi darbi, un viņi karājas pie sienas. Es vienmēr bīstos viņu priekšā lūgt Dievu. Es negribu viņus pielūgt. Un bet tie man ir dārga piemiņa par mana tēta rokā. Un, kad es domāju par tēta rokām, mūsu debes tēvs, viņš mūs vēl smalkāk ir veidojis. Viņš mūs vēl rūpīgāk ir apstrādājis. Un kas tur brīnums, ka viņš sagaida, ka mēs godināsim viņu. Ne šos tēlus, ko mūsu rokas darinājušas. Galu galā arī templī Dievs aicināja īpašus meistarus, kas varēja īpaši cirst koku un to apstrādāt. Bet kas šajā visā ir būtiski? Šie darbi man atgādina to, cik ļoti smalks Dieva roku darbs esmu es, tu un ik viens no mums. Un tad kļūst saprotams, kāpēc viņš mums dod Bībeli, savu vārdu, kā instrukciju visai mūsu dzīvē. Kādam no mums ir talanti, kādam gleznot, kādam dziedāt, kādam no koka darināt skaistus darbus. Taču būsim piesardzīgi, atcerēsimies. Tu esi Dieva mīlēts tik ļoti un darināts tik ļoti smalki, ka neviens tavs darbs nebūs cilvēka pielūgsmes cienīgs. Tas var tikai atgādināt par to, cik ļoti tu un es esam Dievam svarīgi, cik ļoti viņš mūs mīl un cik rūpīgi viņš ir piedomājis pie tā, kāda būs mūsu dzīve, kad viņš mūs radīja un veidoja. Būsim gudri, skatīsimies uz Dievu, nevis uz to, ko viņš darinājis. Pielūgsim to, kurš ir visa cienīgs, kā mīlošs tēvs, kā mūsu glābējs, kā vienīgais mūsu gudrības un padomdevējs, debes tēvs. Es tev pateicos par talantiem, ko tu dod cilvēkiem. Un tad, kad viņi darina kaut ko, kas patiešām ir skaists, jo patiesībā to darini tu, atklāj viņiem, kungs, ka tā tu viņus mīli, kā viņi veido savus darbus, tā tu viņus esi veidojis. Dievs atver mums acis ieraudzīt tik vienam, arī tiem, kas to vēl nezina un nesaprot,
cik ļoti tu mūs visus esi mīlējis. Es pielūdzu tevi, pateicos tev un godinu tavu vārdu, Dievs, un lūdzu, lai mana dzīve ceļ tev slavu, kungs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.